Valsts zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi 2023. gadā īstenoja darbus Mazupītē, kas realizēta Eiropas Savienības LIFE programmas integrētā projekta Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plāna ieviešana laba virzemes ūdens stāvokļa sasniegšanai ietvaros, kurā ir pabeigti Mazupītes atjaunošanas darbi. Projekta realizācija arī pierādīja, ka meliorācijas darbi var būt dabai draudzīgi un zaļi, jo daudzas ūdens notekas tiek atjaunotas sadarbībā ar dabas pārstāvjiem un ekspertiem. Šis projekts zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem ir unikāls projekts, jo pirmo reizi mēs piedalījāmies projektā, kur plašāk tiek spriests par hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanu un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu. Projekta realizācijas darbi uzsākās 2020. gadā un tie ilgs līdz pat 2027. gadam. Mazupītes atjaunošanā ieguldīti 114 761 eiro no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas valsts budžeta. Šo projektu sākās ar intensīvu izpēti, kurā piedalījās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes darbinieki, Bioinstitūta darbinieki, tāpat Latvijas universitātes darbinieki un vadošais partneris Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Ūdens notekā ir ierīkots 2 govju pārējas, ir ierīkots 3 zivju nārsta vietas un 3 sedimentācijas baseini. Tātad tāpat laikā ir arī sakārtots meliorācijas sistēmas, ir izteks atjaunots, novākts apaugums. Tajās vietās, kur iespējams viņš arī ir atstājis apaugums, lai upē būtu noēnojums un aļģes tik daudz neveidotos. Projekta ietvaros mums ir paredzēts apmēram 6–7 ūdens notekas atjaunot. Tas nav tikai šīs, bet ir arī uz Slocenes paredzēts ierīkot mitrājus un vašlējus, kas ir vēl unikālākas būves. Tātad, kur arī šīs barības vielas, kas ir slāpeklis un fosfors, tiks uztvertas un tālāk netiks novadīts. Projekta īstenošanas rezultātā uzlabojusies ūdens noteces ekoloģiskā kvalitāte, palielinājusies atjaunotā Mazupītes posma estētiskā pievilcība un atjaunota meliorācijas sistēmu darbība. Gājis labi. Šogad mēs pilnībā pabeidzam visus RF fondu projektus. Esam iesākuši arī LIFE Good Water projektus. Šis piemērs ir Mazupīte. Un nākošajā gadā esam jauniem izaicinājumiem priekšā atvesļošanas noturības mehānismus, kur tiks atjaunotas poldera sūkņu stacijas, aizsargu dambi tiks atjaunoti un arī potamālās upes tiks tīrītas. Paldies visiem par sadarbību, mūsu sadarbības partneriem Zemkopības ministrijai, Centrālajai finanšu līguma aģentūrai un arī visiem mūsu sadarbības partneriem, būvniekiem, būvuzraugiem un projektētājiem. Paldies!